Labvakar, labvakar, mīļie draugi, kluba biedri un grupas sekotāji. Šodien parunāsim par skaistumu un par tādām praktiskām lietām. Esmu ciemos pie kosmētiķes Dainas atbraukusi. Nu, un tad parunāsim, jā, un paklausīsimies arī varbūt tādus vērtīgus ieteikumus. Jā, un jā, nu Daina. Sveika! Un varbūt tās tad tā pavisam īsi iepazīstina ar sevi. Labdien! Labvakar jau laikam, jā. Vēl gaišs, bet liekas diena. Mani sauc Daina Šmāliņa. Esmu kosmētiķis mediķis. Šajā jomā strādāju, jau īstenībā kādus 17 gadus. Tā kā par šo laiku īstenībā ir ļoti daudz, kas izmēģināts, saprasts, sākts ar pavisam nedabīgu kosmētiku un dabīgu kosmētiku. Un tiešām ir prieks, kad vairāk parādās šī dabīgā kosmētika, un viņa ir daudz efektīvāka nekā pašos pirmsākumos. Un tiešām ceru, jā, ka šodien iedos jums kaut ko arī jaunu, kādas nianses jaunas kosmētikas lietošanā, pareizās sejas ādas kopšanā, ko varbūt jūs nezinājāt. Jā, nu super, Daina, tev tā pieredze ir tāda diezgan, es domāju, pavisam jau laba, jā, un tāda garu gadu pieredze. Tā kā forši, nu varbūt tās, zin kā, sāksim no tādām pavisam pamatlietām, jo ir cilvēki varbūt tās, kas nepievērš tam uzmanību vai arī nezin. Mazliet tādu teorētisku bāzīti, bet pavisam varbūt īsi par ādas tipiem, varbūt cik tas ir svarīgi, varbūt ņemt vērā, ja tās nianses, kā iedalās vispār un kas būtu tā kā jāņem vērā. Tā, nu mēģināšu īsi, cik īsi var. Tā, nu labi, sāksim, kā vienmēr, ar normālu ādas tipu. Nu, šis ādas tips ir ļoti reti īstenībā. Principā kāds 5 līdz 10%. Vairāk tie ir bērniem, jauniešiem līdz pubertātes vecumam. Bieži vien arī taukainas ādas pēc tam kaut kad vēlāk arī mainās šo normālu ādas tipu. Šīm ādas tipām principā nav tādas nekādas specifiskas nianses, varbūt, kas jāievēro vairāk, tas ir tāds, tie kopšanas līdzekļi, lai ir tādi viegli, neitrāli, neagresīvi, protams, visu pamatā mitrinošie līdzekļi, mitrinošās maskas, ziemā var uzlikt kaut kādas arī barojošas maskas vai barojošu krēmu, kad pavisam ir tāds augstais laiks. Pīlings reizi nedēļā var būt, tāds arī neagresīvs. Tātad. Bet, tomēr arī jāskatās, lai kaut ko galīgi, nenošautu greizi, lai arī šo normālu ādas tipu, nesabojā. Tieši tā, jā, tā kā, Labi, bet, man ir tā bijis, jā, kad it kā bija normāla āda un kaut ko ar lietošanu sāka galīgi. Crazy tur aizgāja kaut ko ar agresīviem mājās, pīlingiem, skrubjiem, tad atkal tur barojoši līdzekļi, un tad sākās, višķiņ kaut kāds. Jūs varbūt tās tur arī paralēli ierakstat, vai jūs vispār zinat, kāds jums ir ādas tips, jā, tas ir interesanti, un varbūt tās tad arī kaut kāda nianse, kā vispār nosaka, jā, pēc kā, katrs tas ādas tips, ar ko viņš tāds varbūt raksturīgs, jā? Normālam ādas tipam, tad nebūs šīs paplašinātās poras lielās, viņi ir tāda viegli matēta, ar spīdumiņu, veselīga, tad nekas tāds, kā saka, tāds, kas būtu tāda raksturīga, ko varētu pateikt, kaut kas tāds. Labi, tad sausai ādai, šeit šī āda bišķi jau būs tāda problemātiskāka. Šeit būs tāds liels diskomforts ādai bieži vien, ir velkoša sajūta, varbūt kādi sausi pleķi kaut kur, Šīm ādas tipam ir jāsaprot, ko daudz tā kā mazliet jauc un nesaprot, ka sausāda ir tāda, ka trūks gan mitrinošās vielas, gan barojošās vielas. Tāpēc ir jālieto gan mitrinošie līdzekļi, gan barojošie, un nav tas viens un tas pats, tā kā var, piemēram, mitrinošos līdzekļus no rīta lietot un vakarā, piemēram, barojošu krēmu, ziemā atkal tā kā apgriezt otrādi. Un es esmu arī dzirdējis un tā, parasti novērojis, ka sausās šīs te ādas, viņas ir tādas arī plānas,
jaunākas, viņas ātrāk noveco, ja? Tieši tā, un viņām ir ātrāk šīs grumbiņas, un jau pat 25 gados var parādīties šīs grumbiņas. Jāsaprot arī tas, ka, piemēram, arī par kosmētikas izvēli, ja, nu, nav īsti jāskatās tā, man ir tik gadi, nē, tad es lietošu tikai tad kaut kāds anti-age krēms, vai nu, pēc gadiem neskatāmies, jāskatās ir pēc ādas stāvokļa, to es arī klientam atnākot, es jau viņam neprasu, cik tev ir gadi, ja. Es skatos pēc ādas stāvokļa, nu, ja viņam prasās kaut ko jau stiprāku, nu, tad to es arī piedāvāju, acīm redzot, šīs grumbiņas ir parādījušies, acīm, nu, tātad ir kaut kādas jau problēmas, kas ir jārisina. Tātad. Nu jā, sausai ādai tātad šī kopšana, tātad attīrīšanai jābūt tādai ļoti delikātai, ja, tā kā, nu, nedrīkst šeit kaut kāds agresīvs, tāds līdzekļus, ļoti maigus, tādus krēmi, kā es teicu, tātad mitrinošie, barojošie, kas vēl ļoti svarīgi, jā, tātad attīram šo ādu, jā, ko daudz tā kā aizmirst, un liekas, ka tas nav svarīgi, bet tas ir toniks, jā. Un ko toniks dara, jā, toniks tātad normalizē atpakaļ šo pH līmeni, kas ir arī svarīgi ļoti sausai ādai. Nu, protams, visiem ādas tipiem, jā, bet gan, nu, īpaši sausai ādai un taukainādai. Tātad nomazgājam tātad seju, jā, un obligāti tātad toniku. īpaši sausās ādas atceramies par toniku, jā. Jo tāpēc arī daudz, piemēram, nomazgās seju, viņš saka, man nepatīk ūdeni nomazgāja, ja man sausa velkoša sajūta, tas ir normāli, jā, ūdeni sausina, tā tas ir, ja. Bet līdz, ko notīrīs seju ar to toniku, uzreiz būs tāda patīkama, svaiga sajūta, un tad, kad liks arī to krēmu virsū, ja, viņš varēs, nu, pilnvērtīgi veikt savu funkciju, ja, viņam nebūs kaut kāds atkal pH tur jānoregulē, un tad īstā darbība atkal izpaliek. Jā, es bišķi tevi pārtraukšu, es mazlietiņ lasu arī komentārus, jā, tur cilvēki raksta, super, jā, ir ar pārliecību, tur dažādus ādas tipus savus raksta. Jā, bet re, kur ir tāds jautājums interesants, varbūt uzreiz, ja, sieviete 45 gadi, kura nekad nav lietojusi sejas krēmus, dekoratīvo kosmētiku, tātad sasniegums ir skropsta tuša, tātad pati sieviete izsakās, ja, izskatās super, vai vajadzētu vispār kaut ko lietot? Nu, kas, kuram ir super, es nezinu. Zin kā, viens ir tas, viņi varētu būt vēl super, būt vēl vairāk super. Tā kā, saglabāt to super, vai ne? Jā, vēl, nu tā kā, jā, šāds dzirdējis gadījums ir labi, viss ok, bet, piemēram, ja lieto vēl šo kosmētiku un noņem šo rāgaslānītu un tos krēmiņus uzliek, āda ir tāds, jā, viņai tas spīdums ir tāds, viņa tāda, nu, vēl veselīgāk un mirdzošāk, tā kā, nu, vienkārši varbūt vēl labāk to. Bet, zin kā, ir tāda smalka robeža. Citiem vārtājiem saka, neko viņi nelieto, visi labi, un tad vienkārši kaut kādā vienā mirklī tāds bam, kaut kāda menopauze sākās, jā, un vienkārši ir tāds bam, pilnīgākais tāds, ka liekas, viss ir sašļucis, viss ir slikti, jā. Tā kā labāk tomēr jau, nu, laicīgi domāt. Negaidīt, tieši tā, vienkārši pēc tam būs ļoti grūti, man ir bijuši arī gadījumā, tā viss ir slikti un kā un ko lai dara un tā, un zin kā, nē, es jau var nekāds brīnumdaris, kas tagad jā, visu, jā. Tā jau tiem cilvēkiem gribās, lai mēs tā kā tādu, nu, brīnumu nūjiņu izdaram, jā, nu, teiksim, es arī skaistums sfērā, jā, nu, vienā tur ātri liekos kilograms, piemēram, nost, jā, vai te kur pa 10 gadi jaunākai, jā, tā kā, nu, domājam, tomēr arī, ja mēs labi izskatāmies, tad mēs saglabāt gribam, taču, vai ne? Vienkārši jau nav garantijas, jā, ka šis moments kaut kāds, kad viss jā, var būt. Nu, kāds tad mums ir nākamais tas ādas tips? Jā, nu, taukaina āda, jā, šeit, nu, viņa jau ir tāda, es domāju, to labi var redzēt, jā, ir šis taukainais spīdums, paplašinātās pores, jā, viņa ir tāda biezāka. Nu, jā, ja viņu tā kā nepareiz kopju, nu, var arī būt dažādi iekaisīgi elementi, jā, tad šis, ja netiek, kā saka, pienācīgi šī āda attīrīt, kas arī šeit ir ļoti svarīgs solis, jā, šīs sebums, viņš sakrājās, jā, viņš nosprostojās, veidojās slēgtie komedoni, atvērtie pāpulis, pustulis, nu, ir gadījumi ļoti smagi un dažādi, jā, tāpēc un dažkārt jau tādiem jauniem cilvēkiem, vai ne? Arvien jaunākiem un jaunākiem, sākās, jā. Jā, bet, nu, šeit nebūs tas, ka viņš ir tagad nepareiz kopu vai ko, ko mēs runāsim pēc tam, kad ir ļoti daudz šo faktoru, kas var ietekmēt, un par šitiem laikiem, ak Dievs, ko mēs neesam atklājuši tikai, kas var ietekmēt tādu stāvokli. Jā, arī tas, piemēram, kad nedzer ūdeni, vai ļoti maz dzer. Mums
klienti arī bija viena nedzēra ūdeni, sejas āda bija, nu tiešām visu laiku nosprostojas taukaini, viss sāka dzert ūdeni, pēc 2 nedēļām stāvoklis vienkārši bija, mēs bijām šokā. Un mēs cik ilgi mocījāmies un ko darījām. Viena maza nianse. Jā, un tādu ir daudz visā, tāpēc bieži vien mēs tur, kad atnāk, tad mēs tā kā izzinām to, vai tu dzer to, vai lietu to un tā, un skatāmies. Jā. Jā, nu jā, pa taukainu ādu, tātad, jā, šie attīrošie līdzekļi, jā, toniks, protams, jā, bez kura nu nekādīgi, tie paši pīlings, skrubīts kādu reizi nedēļā, bet šeit arī jāatcerās, ka taukaina āda, zin kā daudziem ir tā kļūda, jā, kad viņam man ir taukaina āda, ja? Nu, tad to skrubīt vienreiz, vēl otrais tur pīlingu uztaisīt, ja? Nu, ka tā kā, jā, uz to man mirkli tāda ir varbūt svaigāka, ja? Bet pēc tam var iebraukt, kā saka, pat daudz arī, jā, tāpēc, ka novirzīs šo aizsargu slānīti, kas ir ļoti svarīgs, kas aizsargā šo ādu, tāpēc, nu, nedrīkst pārcensties, jā, jāskatās kādi pīlingi, kādi, nu, jā, kādi šie skrubīši ir ļoti prātīgi un uzmanīgi. Nu, un jā, šeit būs no krēmiem tas, ka būs antibakteriālai krēmi kaut kādi, bet arī šie mitrinošie krēmi, kas bieži vien liekas daudziem, nu, man taču taukaina āda, kāda mitrināšana, ja? Tā kā man taču tā jau viņa spīd un viss, bet te ir atkal, ko es gribu tādu ļoti tā uzsvērt, kad taukaina āda, ja, piemēram, tev liekas, ka ir kaut kāds diskomforts, viņš tiešām atnāk, nu, tā kā, man ir taukaina, bet man ir sausa āda, nu, tā kā nevar saprast, kas tad īsti ir, ja? Nevis sausa viņam ir, bet viņam ir dehidratēta, un ko tas nozīmē? Dehidratēta, tas nozīmē trūkst mitruma, ja? Bet, kā es teicu, sausa āda ir tāda, ka trūkst gan mitruma, gan barojošās vielas. Tātad, ja šis cilvēks, kam ir taukaina āda, domādams, ka viņam ir sausa āda, ja? Nevis dehidratēta, aizies nopirks krēmu, kas domāt sausai ādai, ja? Visticamāk, tur būs gan barojošās, gan mitrinošās vielas. Tad sanāk, viņš uzliks to krēmu, ja, kur ir arī barojošās vielas, kuras viņam ir pārēm, ja. Tur, nu, rezultāts būtu var diezgan smags poras nosprostojušās, ja, visāds pāpulas, pustulas un iekaisusi āda. Nu tā, jā, tie tā kā būtu vairāk tās niansītes, kas tomēr jāzina par... Nu jā, par tiem ādas tipiem tomēr ir forši, kad mēs zinām tās nianses, ja, tad mēs arī, nu, vairāk arī saprotam, ja, ko tad mēs vispār daram un, nu, priekš kam mēs vispār to daram. Vēl pēdējais ādas. Jā. Ir kombinētais ādas. Nu, jā. Man ir kombinētais. Jā, man arī. Tā kā tas man liekas, ka tas visizplatītākais. Jā, tas ir visizplatītākais. Un kombinētais ādas tips, kā jau mēs saprotam, tas ir kombinēts, tātad T-zonā parasti tas ir taukaināks, jau uz vaigiem varbūt normāli vai sausāk. Nu, šī T-zona pat drīzāk var jau būt šeit, kur aiziet jau vaigos, jau tāda. Tā kā principā šim nu, ādas tipam arī jālieto tā, kā šajās zonās ir. Ja? Nevis tagad kaut viens līdzeklis, viņš jākombinēt ādai, nu viņš nedarīs to, ko darīs tur un ko tur. Ja ceļš ir vaigi tiešām varbūt ir sausi, ja? Tad nu šeit ir vajadzīgi 2 līdzekļi, principā. Nu, attīrošais, nu jā, tur to bija viens, ja? Bet, ka liek šos krēmus, varbūt serums, tad, nu, katām zonām. Mēs ar tādu arī, jā, ka tur uzliek to, varbūt matētā, kaut ko reizēm antibakteriāli, tur atkal kaut ko citu, jā. Tā kā, nu, tas arī jāatcerās, ka tomēr, lai nu kā liekas, bet, nu, šeit 2 līdzekļīši tomēr, nu, attiecīgām zonām. Jā, nu, par tiem ādas tipiem tad skaidrs diezgan daudz tās informācijas. Tātad, un tad par tiem faktoriem, kas tad ietekmē mūsu ādu, nu, daudz ir runāts, bet varbūt atgādinām vienkārši ātrumā, jā, teiksim, kas ietekmē to mūsu ādas stāvokli, nu, dienā. Nu, jā, un, protams, nu, visa pamatā ir ūdens dzeršana, kas vairāk reizes jau pierādījies, jā, tātad, kad nedzerot ūdeni, nav šajā celstība, nav šī tonusa, visa tā kā ūdens, visu pamatā, sākumā, tātad, un nākošais, protams, nu, veselīgs uzturs, to mēs saprotam, jā, nu, lai kā negribētos varbūt to saprast, jā, nu, ja pie tā ir jāpiedomā ar olbaltumvielām bagātīgs šis uzturs. Nu, ja, protams, sanāk kā sanāk, jā, nu, atceramies, ir tomēr tie uzturu bagātinātāji, un viņi strādā ļoti labi, un tiešām var sabalansēt. Un mēs jau šeit, protams, tie, kas ir tajā do klubā, jā, tad, nu, par uzturu bagātinātājiem, ja par organiskajiem augu ekstraktiem, mēs jau esam ļoti daudz runājuši, jā, un runāsim vēl un vēl, jo ir jāatgādina, jā, ka, teiksim, arī par ādu, lai mēs labi izskatītos skaidrs, nu, tā kā tu saki, jā, tas, ko mēs liekam sev iekšā, jā, tas atkal atspoguļojās, un pēc tam jau viss pārējais, jā, tā kosmētika. Jo arī tas, kad daudz arī nāk un zin kā, nu jā, mēs varam strādāt to ādas, jā, nu tur, kā saka, virspusē, tur to likt un to likt, bet ja nav sakārtots iekšā, kā saka, tad, nu, āda ir tas spoguls, un parāda, kur tad īsti ir tās problēmas. Jā, un tad var būt tās, nu, tātad, nu, kas ir tie produkti, ko tu tā kā izceltu, jā, no iekšas, ko mums ir jālieto tomēr, jā, kas ir tas, nu, par
kolagēns droši vien, vai ne? Jā, nu kolagēns, es domāju, visi zina, kas ir kolagēns, jā. Kolagēns, jā, tad tas ir tātad, proteīns, olbaltumviela, jā, tātad, ja šo uzturu mēs, nesanāk, un bieži vien arī daudz grēko, jā, tad šo olbaltumvielu uzņemšana, tad kolagēns, jā, tāds, man liekas, lielisks līdzeklis, jā, kas uzlabo šo ādas stāvokli. Tā kā, kas man patīk arī Duolife kolagēnā, šeit ir ne tikai kolagēns, jā, bet arī hialuronskābe. Jā. Tā kā, ko varbūt... Un arī vēl C vitamīns, jā, pievienots, kas, man liekas, arī ir ļoti svarīgi, kā es saucu C vitamīnu arī par tādu savā ziņā par skaistumu vitamīnu, jā, jo, tomēr. Jo ir arī, protams, jā, ir visādi, ir izrunāts par tiem kolagēniem un tā, un šitā, un tādas devas, un šitādas devas, un ko, bet es sapratu, es ļoti daudz ko izmēģināju. Tiešām ļoti daudz ko, tā kā, sākot no pašiem pirmsākumiem, visdārgākajiem un tiešām visādiem. Un es sapratu, ka man tomēr labāk patīk un labāk jau to rezultātus redzu nevis vienkārši no tīra, varbūt kolagēna, bet tieši, kuri vēl klāt visu kaut kas cits, jā, jo piemēram, ir Duolife. Šie savienojumi. Jā, šī miedarbība, jā, kaut kā tā sinerģija vienam, turpat, saku, nevajag, ka tur kolagēnam jābūt tagad tur tie 10 000, jā, bet vēl tur tā hialuronskābe un tur vēl tas, un reāli no tiem es jūtu to efektu labāk, jā, un ir bijuši klienti, kas vienkārši un tad es to atceros kolagēnu, kur, sūta, viņi saka ārprāts, un tā kā, kad fantastiski rezultāti un mati un aug un viss kaut kas, un tas ir, tieši tas arī, ka tur viss kaut kas ir iekšā un viena strādā, otra palīdz vielu tam, tā kā, jā, tas, ka mums ir tātad šķidrā veidā, jā, viņš ir ļoti garšīgs, manuprāt, jā, uz tā mango biezeņa bāzes, jā, tāds kā smūtijs. Un arī tātad jau jaunāks, jā, ir šis te kolagēns tādās pulverītī paciņās, ko vienmēr mēs arī varam paņemt līdzi. Man liekas, tas ir ļoti foršs, piemēram, arī, kad brauc kaut kur izbraucienos vai uz dienvidiem atpūtā vienmēr superīgi, jā, līdzi. Kas vēl, tātad par C vitamīnu arī pieminēja, jā. Un ko tu saki par chlorofilu? Jā, tas man arī patīk, īstenībā tas man tāds arī bieži viesis mājās, jā, jo viņš tiešām ļoti labi sakārto zarnu traktu īstenībā, jā, tad nav nekāds ne vēdera problēmas, neko, tiešām gan tāda enerģija, gan tāds mazais detoks, es teikšu. Jā, bet, arī tas jau tomēr ir sasaist arī ar ādu, vai ne, jo āda jau mums atspoguļo tas, kas mums ir iekšā. Un jā, vienkārši ir kaut kā ļoti daudz, pat negrib to klausīt, arī piemēram par problemātiskām ādām, jā, ka, īsti tur kaut kas tā zarnu traktā, ir tās problēmas kaut kādas, jā, un ja mazliet tiešām pastrādā vairāk un sakārtot, tiešām arī tie rezultāti ir. Jā, tieši tā, un vēl, ja kaut kā kompleksi pieiet, jā, vēl izejot no tā, varbūt tās tiešām ir kaut kāda problēma, vēl, par ādu, piemēram, runājot, jā, īpaši tām, kas ir tās problemātiskās taukainās un ar tiem izcitumiem, es zinu, ka chlorofilē ir ļoti, ļoti labi rezultāti, teiksim, arī jau pusauģiem, jā, kad, tomēr tīrās tas organisms un paliek tīrāka tā ādiņa, novērš tos iekaisuma procesus. Tas būtu tā kā par tiem produktiem. Un vēl ir ļoti foršas šīs kapsulas astaksantīns, ko tu saki par šo? Jā, es vēl viņu neesmu lietojis, cik es esmu vienkārši palasīju, tātad kā spēcīgs antioksidants. Antioksidanti, protams, zinām, cik ir svarīgi, jā, cīnās visiem brīvajiem radikāļiem, jā, un visu šo kaitīgo ietekmi, tā kā, jā, šis tomēr notestēšu. Jā, tā kā arī veicina šos te reģenerācijas procesus un tiešām arī ādas stāvoklis uzlabojās, tā kā to arī astaksantīnu var ņemt arī vēl kompleksiņā un palietot. Jā, varbūt tās kādā ķersimies pie lietas, tātad par sejas kopšanu, un varbūt tās iziesim cauri tieši šai te Duolife Pro kolagēna kosmētikai, šiem te soļiem, tātad par to praktisko pielietojumu, par šiem te pareizajiem soļiem, jā, un vispār, ko tu saki, kā kosmetologs, tu strādā ar cilvēkiem, piemēram, cilvēki saka, es tur vienreiz mēnesī eju pie kosmetologa, jā, man pietiek, jā,
ko tu mājās dari? Nu, tā īpaši neko. Ko tu saki? Nu, vai tomēr vajadzētu mājās, ikdienā? Nu, cik ļoti tu to novērtē, ja tavi klienti, piemēram, arī tomēr mājās lieto kvalitatīvu kosmētiku un pareizi visu to dara? Nu, tas ir pirmais jautājums, zināt, kad atnāk, tad uzreiz ir, ko tu lieto mājās, ja? Tas nav tāds, ka, nu, vai kaut kas izskatās slikti vai neko, visi, lai es vienkārši zinātu apmēram, kāda viņam līdzekļi, lai saprast, un īstenībā jau bieži vien pašā sākumā jau ir daudz nianses, ko tā kā īsti, viņš var nezinu vispār. Nu, kaut kāds man ir, es saku, nu, kas viņš ir mitrinošs vai barbojuši. Nezinu. Tāpēc jau esi tu, lai jā, tad bieži vien liek, atsūti, man vismaz nofotografē, kas tur sastāvā ir, paskatīsimies, pāanalizēsim, jo, reāli tiešām varbūt viens tas krēms, un sataisīt visādas problēmas, tā kā, svarīgi, jo daudz arī viņš nesaprot, kā es teicu, viņš atnāk, viņš par to tādas tipu savu tur īsti nesaprot, tur savus, un viņam taukaini, kas tur viņam īsti ir, un kaut ko viņš tur lieto, un tā kā es nezinu. Tā kā, ļoti svarīgi, protams, un var redzēt. Tas ir mūsu darbiņš, vai ne, tā skaistuma sfērā, teiksim, arī iemācīt tos cilvēkus, un ieteikt, mācēt arī ieteikt, jo es zinu, ka ir arī daudzi speciālisti, kas, nemāk ieteikt, cilvēkam, viņš izdara savu darbu un pārējais, tā kā, jo tad vienkārši, tie rezultāti īsti, būs kādi būs, Tā kā, tomēr ir jāizanalizē tas, ko viņš mājās dara, jāiesaka vismaz, kaut es parasti mēģinu, visādi, no turienes, cik, ko tas cilvēks kā grib no dažādām pusēm, gan no aptiekas, gan no profesionālās, ja viņam īsti tas kaut kā, tad mēģinām atkal no citu, kaut kāds skatoties, protams, pēc tās bet tad šodien varbūt tās tad vairāk, pakomentēs tieši šo te kosmētiku, un varbūt tās sāksim ar šo, vispār jautājumu, kāpēc vispār tu iesaki un kāpēc izvēlēties tieši dabīgu kosmētiku, un tieši par šo, cik tavuprāt tā ir efektīva. Tu pati esi arī izmēģinājis, tu arī kaut ko lieto pati, es zinu, un tas jau ir pats labākais, kad pats profesionāls pats izmēģina arī šos te produktus. Ko tu saki vispār par dabīgu kosmētiku, tādu, kāda viņa ir tagad pēc šīm te tehnoloģijām jaunajām? Var teikt, kad es, kā es jau teicu, izmēģinājis visu kaut ko, sākot ar visu ķīmijas medaļējos tabulēju, kas pirmsākumos bija iekšā, tad arī bija viens bums, kad visā deko kosmētika, viskās, bet īsti kaut kā nepatika un kaut kas tā kā nebija tā efekta, un tad es tā vispār skeptiski vienlaik, pavisam skeptiski to visu skatījos, Tad atkal jau nāca otrais tāds vilnis, ka jau sāka parādīties atkal tā dabīgā kosmētika, jau sāka profesionālā kosmētika jau parādīties dabīgā. Un vairāk sāka jau tā kā spiest to dabīgo, kas ir normāli, jo, cik to ķīmiju, kā saka, lietos. Un tad es arī biju jādzirdējis labas atsauksmes par šo kosmētiku, un tad es domāju, man ir jāpamēģina, man vienmēr kaut ko izdzird, man viņu vajag pamēģināt, Sāku ar masku, un bija tiešām patīkami pārsteigta, jo, tāda efektīsma es negaidīju tiešām. Tad es domāju, jāpamēģina vēl tas, vēl pārējos līdzekļus, Tiešām pārsteigums bija patīkams, paskatoties sastāvs tiešām arī ir ļoti labs. Un sapratu, kad varbūt dažos produktos arī, kas skatījos, nebija, varbūt tur nezinu, kas tur no tādiem, es nezinu, kaut kādiem tur tik daudz tur tiem iekšā saliktiem, bet es sapratu, ka šeit ir atkal tas pats, tā miedarbība, tas pats, kad kas tam kolagēna. Pareizi salikti tie komponenti. Jo var salikt, kā saka, tur kosmētikā tādas vielas, kā saka, Dievs, tur kas tik tur nav, tik viss kaut superīgs, bet kaut kur libo, kā saka, tā miedarbība vienai ar otru un īsti nav, Tā kā šeit, Tā kā dabīga kosmētika, viņa var, es tiešām arī uz sevis esmu pārliecinājusies, ka dabīga kosmētika, viņa var būt efektīva, Viņa ir. Šī kosmētika bija tas, kas mani pārliecināja, kad es tā beigas, labi, tad bišķiņ savus un tu jau esi tāda, kas ar diezgan kritisku aci un vispār skatās, vai ne? Tā kā, labi, Daina, varbūt tās tad pārējām pie tiem soļiem, teiksim tā, īsi, ātri, diezgan daudz esam par kosmētiku it kā jau runājuši, bet, kā es vienmēr saku, atgādināt nekad nav par skādi, Un tātad par šiem te soļiem un tieši par šo te kosmētiku. Tad visu pamats, ar ko mēs sākam, tātad ar attīrošo līdzekli. Dolaifam tātad ir šis aloe, līnzīm ģēls, ļoti maigs, bet tiešām patīkams un labi to ādu attīra.
Es zinu, es arī iepriekšējo mēģinājusi, jā, tas bija pat jaudīgāks tāds, ja šis ir jau tāds, man liekas, tur pielabot formulu, viņš tāds maigāks visiem ādas tipiem vairāk. Visiem ādas tipiem, lai darētu, teiksim, arī tām sausajām, jūtīgajām. Jo tas pirmais īsti būtu, ne sausajām, jā, tas varētu to, bet šīs uzreiz sajūtu, jā, ka tiešām tā atšķirība ir un tāds patīkams un viņi tik maz vajag. Nu, un varbūt tās šim solim, jā, teiksim, tātad attīrīšana, pamata attīrīšana, nu, kāpēc viņa ir tik svarīga? Nu, varbūt izcēl vienkārši tas ir tas arī, ko, piemēram, citi arī kaut kur saka, tu attīrišies mājās, tur atnākot, piemēram, toniku, tur notīri. To man vienkārši vispār ir tā, kad man ceļās jūtiņš, kas izdzird, ka toniku notīri. To es saku, ka tu atnāc mājās, tur toniku rokas arī notīri. Nē, es saku, kāpēc seju, jā? Jo seju jau arī, ir pakļauta visam, mēs sejam putekļi, viss kaut kas pa gaisu iet, un ne tikai tas, ja tu vēl lieto dekoratīvo kosmētiku, jā. Te ir principā viens no galvenajiem soļiem. Jā, noteikti. Tas arī tas, ko, tātad neizpildot, jā, zāds viss kaut kas krājās un var iekaist un visādi brīnumi būt, jā. Tā kā, un kas vispār man patīk, Alveja viens vispār no maniem favorītiem, vispār kosmētikā, jo, kā sastāvdaļa, vai ne? Jā, jo Alveja tiešām ir, viņi ir mitrinoši, viņi ir dziedējoši, kas ļoti patīk tāds, un tam taukainām ādām arī ļoti labi. Visiem ādas tipiem, jā, šī dziedējošā un mitrinošā īpašība. Tā, un tikpat tātad svarīgs, kā es teicu, ir šis toniks, ko daudzi aizmirst. Mums te ir šodien ļoti silti. Tad mēs atsvaidzinamies, jā. Jā, man patīk labāk, protams, ka es viņus būs vatītas un notīršos šeit, jo šī būs vairāk tā kā atsvaid, tā kā pa dienu ko atsvaidzēt, jā. Bet, ja mēs tā kā mājās viņu attīram ar attīrošā, ja šeit mēs ar vatīti tātad tomēr, notīram. Tu tā iesaki, jā, es, piemēram, akal, man ir tā kā žēl viņu tā izšķērdīgi lietot, es tiešām uzpūšu un iepliķēju sev iekšā. Es tā esmu pieradusi, bet tā, Jo tāpēc, kas tonikam labi reizēm, jo zin kā, kāpēc es par to, ka tieši ar vatīti notīrīt, tāpēc, kad bieži vien no attīrošā līdzekļa paliek kaut kādas daļiņas uz ādas, jā, kaut kas, un ja ilgstoši viņas tomēr paliek, jā, viņas var kairināt to ādu, tāpēc tomēr ir ideālāk, ja tu, piemēram, tajā vakarā, jā, tu paņem tomēr to vatīti notīri to seju. Vēl tā kā to ar toniku uzspirti toniku un notīri, jā, tad viņš tomēr, tos kaut kur kaut kas, kas ir palicis pāri. Jā, tā ir tāda niansīta, jā. Tomēr, lai nepaliek, jā, tad tā pH regulācija, kas ir ļoti svarīga, jā, ko es teicu, lai pārējie produkti tomēr labi darbotos un pilnvērtīgi darbotos, ir šis pH jānormalizē. Jā, ļoti svarīgs solis tieši tā, un tāpēc, mēs arī esam priecīgi, ka mums beidzot arī toniks ir atgriezies un tā kā lietojam cītīgi. Un jā, ka toniku tomēr tad notīram pagaidām tomēr kāds minūtīts, 5 minūtītes, jā. Drusciņi, jā. Neliekam uzreiz nākošajā, bišķiņ tomēr pagaidām, lai viņš iešlūcā savu darbiņu izdara un tad liekam nākošo to līdzklīdi. Šeit ir variācijas, jā, tātad te var vai, tātad, kas ir šis jaunais platīnum, jā, tā kā hidrāts, ko... Hidrāts, face platīnu. Jā, šo var likt, jā, tā tad liekam uz visu sejas, atceramies, protams, arī par dekoltē, jā. Tā kā par to mēs bieži aizmirstam, nežēlojam. Un šitā būs tāda ļoti dziļa mitrināšana, vai ne? Jā, tas sērumi, hidrāti, tie dos tādu papildus intensīvāku, to darbību, jo to mitrināšanu, jā, ar krēmu vienkārši vispār ir grūti. Ar krēmu liekot, jā, tu tādu, kā saka, pamitrini bišķiņu aizsargāja, viss, bet tāda intensīvāka, to mitrināšanu, tomēr vajag tos sērums. Vajag sērumu, jā, un ko tālāk runāsim par masku, jā, tad, kaut kas ir vajadzīgs, bet skatāmies, tātad taukainās ādas, jā, ar viņām ir jāskatās, tātad, jā, tur ir jāskatās ļoti tā, delikāti, vai tikai krēmu liekam, jā, citreiz varbūt būs pēc tam, kas ir tas serumu tikai, apakšā jāskatās, jo man, piemēram, arī kombinēt, cik tur kādā zonas var nepatīk, ja katru dienu to liek, tad tā vai, piemēram, ik pārdienas. Jā, varbūt tās tiešām ir tā individuāli jāskatās, teiksim. Pašam vienkārši jājūtas. Arī kaut vai, it kā jau liekas, ka viņš ir uz ūdens bāzes, jā, viņš ir vairāk tā kā mitrinoši, jo tur tā hilaroniskā barība vēl ir klāt, jā, bet, es, piemēram, viņu lietoju katru dienu, man ļoti labi patīkās, jā. Tā kā arī individuāli. Jā, tādām staukainām, pat viņam vienkārši jāskatās, jā, tu jūt līdzi, jo, varbūt, ka bišķi liekas, tu uzliec to un vēl tad krēmu, ka varbūt kaut kas tā kā, bišķi pa daudz, jā. Tā, tas jau, ir serums, jā, serums, tā kā, kas,
arī jā, šeit arī ļoti labs sastāvs ir, jā, tad gan tur aļģu ekstrakti, pēļu ekstrakti, un šis arī bija tāds viens no maniem favorītiem, kad es nopirku pamēģināju tiešām tādu mirdzumu, to spīdumu ādai iedod uzreiz. Un tiem, kam vajag nomierināt arī, man liekas, vai arī tādām dehidratētām, sausākām, man šķiet vispār forši, ja, pat var vēl vienu uz otru likt, tā kā tur tās kombinācijas. Jā, dažāds, vienkārši jāskatās, jājūt, kā kur, varbūt vasarā ir savādāk, kā kaut gribās. Ziemā, piemēram, kad ir tas sausais gaiss, prasīs gan to, un arī tā taukainā ēdē viss, bet varbūt kaut kur vasarā vairāk kā karstāks, atkal, kaut kāds ļoti. Vienkārši jāskatās, šīs variācijas ir visādas, un pēc savām sajūtām, ir tas tieši tā arī pēc tām sajūtām, un katram ļoti individuāli, un vēl ņemot vērā, ka šī kosmētika tiešām dara visiem ādas tipiem, un tad jau kombinē tālāk. Šis arī mans favorīts, tā kā... Elixir Rose. Viņš būs vairāk tātad acu zonā, tad lūpām, bet es viņu arī uzsmērēju visas reizēm, jo man izspiežos vairāk, tas uzsmērēju citu. Ļoti patīk, viņš tiešām īstenībā acu zonā tādu, noņem tā kā liekas to pītūku, un tās acis tādas paliek, tas grūmiņas tādas, tiešām dzīvīgāk, jo es, bet acu krēmiem, ko es esmu, esmu ļoti tāda, jo, nav bijis gadījumi, kad es tā uzķertu, kaut kā tas, kas man tā tiešām patīk un tāds efektīvs. Tad šis, tas tāds, tagad... viņš tiešām strādā. Viņš tiešām strādā, tas, kad, tur ir tā arī īpašā tā aļģe, rozā aļģe klāt sastāvā, kas arī uz tādu reģenerāciju strādā. Protams, vēl visi pārējie. Tātad, arī šajos hidrātos tur ir dažādu veidu šīs te hialuronskābes, ar dažādām tām molekulām, varbūt tās bišķīt pakomentē, kāpēc ir tie molekulu lielumi un ko tas dod vispār, Vienkārši, cik viņas dziļi tiek, lielāk, grūtāk tiks, mazāk atkal virsējos slāņos. Tātad dažādos dzinumos viņš strādās, Labi. Kas mums tālāk iet? Šeit tad nākošais mēs liekam krēmu, Tad krēms, ir dienas un nakts, tad izejot no tā. Dienas krēms jāatcerās, es jāatcerās, bet daudz, kā saka, jautājuši, vai šeit ir šie aizsargu filtri, šeit ir šie dabīgi aizsargu filtri, kas pielīdzinām, kaut kur 15 apmēram, Tā kā krēms arī tiešām ir ļoti patīkams konsistences un mitrinošs un, arī, kas ir manā plauktiņā, tā kā, šeit arī ļoti daudz tāds vērtīgas sastāvdaļas, mucīns, kjunimicīns, tad mucīns, kas ir, kuram ir izcils mitrinošās īpašības, un savukārt šim kjunimicīnam atkal ir spēcīgs ūdens piesaistošās īpašības. Principā, īstenībā pat 3 reizes augstāks nekā hialuronskābē. Redz kā, vēl tās sastāvdaļas. Tātad hialuronskābe, tad 8 veidu kolagēns, tā kā, sastāvs ir, sastāvs ir labs. Tātad dienas krēma, tā galvenā funkcija vispār kāda mums ir? Aizsargāt, aizsargāt un mitrināt, un tad nakts krēms, šis būs tāds bagātīgāks konsistences. Arī tādi dažādas tur brūnaļas iekšā un kolagēns un hialuronskābe. Bet, varbūt jāskatās ar šo krēmu, kā tam taukainēm ādām ir. Viņš nav viss, bija, ko es viņu pamēģināju, bet es vairāk viņš ir diezgan bagātīgs, ar taukainu ādu, jāskatās, atkal uz sajūtām un skatīties. Tur ir jāskatās, es viņu lietoju, man patīk, un teiksim, tas, ko es vienmēr arī iesaku, ka šo kosmētiku viņu vajag ļoti, ļoti maz, nevajag pārcensties, tātad minimāli, liekam, un teiksim, viss būs labi, un visi tādām pliķējošām šīm te kustībām, mēs tā kā iesitam, iedzenam iekšā, un ļoti smuki tā ādiņa paņem arī. Un ko tad tas nakts krēms dara? Šitas ir tāds, anti-agiņš, nakts laikā. Nakts laikā, kā āda atpūšās, nakts laikā vislabākais, kā saka, iespējas šajā ādai reģenerēties un atjaunoties, Tātad ir šis papildus vielas, kas palīdz veikt šo reģenerāciju un atjaunošanos. Tas tāds.
Un kas tad mums vēl šeit ir? Tā, nu, jo Un tad ir tādi, ko mēs nelietojam katru dienu, vai ne? Jā. Tātad šie bija tādi, ko mēs, šie visi soļi bija tādi, kā saka, ikdiena, katru dienu, ja? Bet tad mums vēl ir Jā, pīlings. par pīlingu varbūt jauno. Nu, tu izmēģinājusi jau esi, cik, ja es zinu, un kā tu nokomentētu vispār? Jā, nu, es domāju, ka tu atceries arī manu reakciju. Jā, tava reakcija bija wow, un bilde. Spīdu kā lieldienu ola, jā. Jā. Tā kā šis man bija arī patīkams pārsteigums, jo es atkal tāds meklēju tādu pīlingu, jo es gribēju, nu, ko tādu mājās varētu lietot, kas tāds var būt, Kāpēc vispār pīlings jālieto? Pīlings, lai noņem šīs atmirušās rāga šūnības, jā, tā kā, lai šī āda elpotu, lai labāk uzsūktos vispārējie līdzekļi, jā, krēmi vispārējais, jā, lai, tā āda elpotu, kā saka. Un tātad cik, 1-2 reizes nedēļā viņa Jā, vajadzētu? kā ādas tipiem skatāmies, jā, pēc jūtīguma, jo atceramies, jā, ka bija šie 4 ādas tipi, bet ir vēl ādas stāvokļi, atklāt, kas ir tātad šī jūtīgā un kuparozā un visu, un šeit tomēr skatāmies. Kas man patīk vispār, jā, kad šis ir gan enzīmu pīlings, gan kur ir klāt šīs abrazīvās daļiņas, jā, viņas nav daudz, viņas ir, jā, bet tas nozīmē, ka šis pīlings tiešām ir ļoti tāds universāls visiem ādas tipiem, jo šīs abrazīvās daļiņas, jā, tad viņas nav daudz, bet viņas tā noņems. Pietiekami maigi. Viņas pietiekami maigi noņem šīs atmirušās šūniņas, bet ko enzīmi darīs, enzīmi šķīdinās, jā. Un tad nebūs šī tāda, tāda varbūt vairāk tāda, kā saka, piemēram, sausai ādai, kad ir īpaši, jā, tur tāda varbūt. Lai nav tas skairinājums. Jā, tad šeit viņi uzliek, ir tā, ka viņi uzliec, iemasē, un tad tā kā no 3 līdz 10 minūtītēm gaida. No sākuma, protams, uzliekam šīs 3 minūtītes, paskatāmies, jā, kāds ir efekts vai kāda jūtās, jā. Tad nākošajā reizītē varbūt, tā kā palielināt to laiku. Tad man ir tāds jautājums, piemēram, par enzīmu pīlingiem. Es zinu, kad profesionālā vidē, piemēram, kas strādā, un citreiz cilvēki arī jautā, piemēram, mēs viņu esam uzlikuši. Es zinu, ka, piemēram, enzīmu pīlings it kā ik pa laikam, ja tu viņu ilgāk turi, kad ir jāmitrina, vai šo, vai vajag tā darīt? Es neko neliku, vajag, jā, tā kā... Nav obligāti, tā kā noturam, un tad pēc tam mazgājam nost, tātad 1-2 reizes nedēļā. Jā, bet arī svarīga sastāvdaļa, svarīgs solis. Jā, jo tomēr uzreiz arī jutīs, ka tāda ir tāda, svaigāka un tas krēms, un ja tu pēc tam uzliec vēl masku. Tad mēs esam nonākuši līdz šai superīgai krēmveida maskai. Jā, šis bija tas pirmais, ko es tā kā sāku, jo šis bija tas laikam izslavētākais pirmais produkts, ko tā kā, ieteicu, jā. Tiešām, jā, šis mani uzrunāja, man patika, un principā viņš ir visu laiku manās mājās, manā plauktiņā, jā. Tā kā man patīk šis, ka tu vari viegli viņu vakarā uzklāt, jā, gulēt, un no rīt tiešām tā, ja zini, ka tev rīt kaut kāds pasākums vai kas, vai bijuši kaut kāda nogurdinoša diena, un tu zini, ka tu rītdien izskatīsies, tās nekāds, tad šis ir tāds reāls glābiņš. Un tā maska, viņa arī pa nakti dara to savu darbiņu. Jo, ka tu atkal, guli, jā, tev tieši šīs, kā es teicu, šīs reģenerācija ādas notiek, un vēl papildus uzliec to masku, jā, tā kā, tur arī diezgan sastāvs tāds bagātīgs, kas tieši uz to reģenerāciju arī strādā un tiešām, jā, kas ir varbūt tas, ko tu tā kā, gribētu izcelt. Un vēl, jā, kamēr es vēl atceros arī pie šīm visām lietām, piemēram, mēs tagad, attīram seju, jā, notīram seju ar toniku, jā, un tagad mēs, piemēram, liksim to pīlingu, jā. Tad mēs uzliekam pīlingu, noturam viņu, jā, nomazgājam ar ūdeni, kas jādara? Vēlreiz ar toniku notīram, obligāti, jo mēs atkal izmantojam ūdeni, atkal tik līdz ir ūdens, tā mēs atkal ar toniku notīram, jā, lai mēs atkal šo pH atjaunojam. Un arī, principā, to masku uzliek arī, tagad kā nākošu, piemēram, pa dienu, jā, neliek pa nakti no mazums. Es tā arī darīšu, jā, kad kaut kā nesanāca vakar, no šī pieceļos, ārpēc tā seja, tāda, pilnīgi prasās, tā kā pa dienu, nesanāca, jā, tā kā uzliec to masku, jā, arī ļoti labi, tām rezultāts ir. Tad nomazgāja to masku, atkal ar toniku notīram, jā, atkal mēs mums šos pH. Tātad, un cik reizes nedēļā mēs viņu pāris reizes nedēļā varam lietot? Divas skatāmies, kaut kā pavisam kaut kāds ir, bijuši 3 reizes, ka jūt kaut kāds sagurus vai kaut kur jāiet ir,
jā, nu tā kā atkal skatāmies pēc sajūtām, un es, kā saka, nevajag arī visu pārforsēt, nu tā visu saprāt robežās, jā. Tomēr tā ir māsta. Nu jā, nu tā kā redz tos soļus mēs esam tā kā izgājuši, un katrs tas solis tomēr ir tāds svarīgs, jā, un, protams, pēc sajūtām, kā tu saki, jā, mēģinam arī sajust, lai nav ne pa daudz, ne pa maz, vai ne? Katram jau, cik jau var jau ieteikt kaut kā to protokolu, nu tā, bet, nu redz, nu kaut kādu faktoru ietekmē tādu, piemēram, tur ir jūtīgāk palikusi, jā, kaut kas, nu tad neliksim, jā, tur to pilnu vēlreiz, tur otrais, nu pagaidām, paliekam to masku, nu, visi. Bet, nu, principā tā kosmētika, nu, teiksim, cik es esmu novērojis, viņa tiešām, nu, viņa ir tāda, pat arī ļoti jūtīgiem viņa derēs, un teiksim, nu, visiem viņa der, jā, nu, tāpēc, ka arī tas dabiskums, ja nav tur kaut kādi tie kairinātāji, ja, izteikti. Un arī tas, kad man vispār tāda ir ļoti kaprīza. Kaprīza, visu kaut ko, var izmesties kaut kāds pat punkts kaut kur reizēm, tur kaut kas, un to dzikai es vēl eksperimentēju, visu kaut ko mēģinu, jā, mūždien man kaut kas. Un tāpēc ar tā visu skeptiski šo visu skatījos, un cirreiz man uzliek serumu, un vēl tad mastu man kaut kādu punktu, nezinu, kāpēc izmetās, nu tur, jā, nu tāda man viņa ir. Bet tur šeit par brīnumu, jā, tiešām nav šīs problēmas, jā. Jā, un tas jau ir, tas jau vien man tā jau rādītājs. Jā, jo bijis, ka daudz nopērk, gan tev ko antiešu krēmu vai ko es viņu uzlieku kaut ko, nu, it kā nav tur tās barojušās vielas, jā, bet, nu, kaut kas, nu, nepatīk. Nezinu, vai tas, ka tomēr tiešām āda sev sākas prasīt, laikam, bez kaut kā dabīgāka, nu, nezinu. Cik mums pašām gadu? Ir tāds jautājums. Cik dodat? Jā. Cik dodat? Jā, nu, cik mums gadu? Mums jau no tiem gadiem it kā nav ko kautrēties. Mēs saviem gadiem, es domāju, izskatāmies labi, jā, un, teiksim, ar šo kosmētiku es nekautrējos arī teikt. Man ir 47 gadi, jā, un man dažkārt arī cilvēki saka, jā, nu klausies, man liekas, ka tu jaunāk un jaunāk paliec, bet tiešām šo kosmētiku es jau lietoju 4. gadu, jā, un es tiešām mēģinu pieturēties pie šiem te visiem soļiem, jā, jo, nu, tas ir svarīgi, un es tieši apzinos, šeit mēs arī runājam un uzsveram, jā, ka tieši šī te apzinātā sejas kopšana ikdienā, jā, dod tos rezultātus, jā. Tas ir svarīgi, un tiešām arī klienti, kas nāk, nu, var redzēt, kurš mājās kaut ko dara, un kurš nedara. Tu kā speciālists vari uzreiz pateikt. Jā, var, protams, atnākt tur reizi mēnesī kaut ko izdarīt, bet, tas nebūs, jā. Jā, nu tā kā tā tad super rezumē, jā, tā tad dabīga kosmētika viņa strādā, jā, tikai atliek tiešām pareizi darīt un darīt galvenais, vai ne? Nevis vienkārši nomazgājam ar ūdeni un aizējam gulēt. Jā, nu kas vēl varbūt tās ir tāds, ko tu vēl gribētu pateikt, varbūt tie ieteikumi. Jūs droši rakstiet, varbūt jums ir kaut kādi jautājumi. Rakstiet komentāros, pēc tam vēlāk arī tad Daina jums arī varēs atbildēt. Es, Daina, jā, tātad dažādi jautājumi varbūt tās rodās, vienalga kādi, jā, par tiem gadiem. Man ir 37 gadi, jā. Jā. Nezinu, vai izskatos vai neizskatos, grūti teikt. Jā, nu tā kā mēs esam tādas vēl jaunas meitenes, jā, un rūpējamies par to, lai, nu tiešām, jā, saglabātu to savu ādas kvalitāti un šo te skaistumu, un, nu, kā es vienmēr saku, nu, mīlam sevi, jā, un tad arī būs tas starojums, un to jau var redzēt. Nu, tā kā Dainīt, varbūt tu vēl kādu vārdu, varbūt kādu novēlējumu, ja, kā no speciālista puses, ko tu gribi vēl piebilst? Jā, nu tā kā vēl varbūt vienkārši par to dabīgo kosmētiku, ka man liekas, ka ir pietiekami daudz tās ķīmijas apkārt, un jā, nu man arī pienācis mirklis tāds bija, ka tiešām es arī sākšu vairāk par to domāt, kas ir apkārt, jā, ko es lietoju, jā, un it sevišķi vēl, jā, saprotot, ka šī kosmētika labi strādā, tā kā, nu,
prieks, kad var vairāk izmantot šo dabīgo kosmētiku, jo tomēr ilgtermiņā, cik varbūt galīgs, ja būtu uzliec kaut kā to profesionālo, kur vairāk tu tas ķīmijas un tas, un kaut kāds varbūt it kā spilgtāks efekts, viss, bet, arī tādā ilgtermiņā. Kā ar ilgtermiņu tas ir viens un otrs ir, vai pēc tam, tāda nepaliek sakairinātāk, jo ļoti daudz nāk ar tām, ar alerģijām, drausmīgākajām. Visu laiku kaut kāds alerģijas, ja tas ir ārprāts, kas notiek, ja. Ir tie organismi, kā saka, pilni ar visādiem toksīniem, ir vērts jāpardomāt par šiem visiem uzturu bagātinātājiem, kas attīra šo organismu. Jā, zinu, ka daudz tur varbūt skeptiski un negrib par to dzirdēt, bet, ir jātīra, kā saka, tas organisms jātīra, par viņu ir jārūpējās, gan no iekšas, gan no āras, un ir tomēr jāsāk vairāk skatīties bišķiņu šo visu dabīgo nekā, Jā, un ir jāklausa šie kā saka, speciālisti, un man ir prieks, ka mums aizvien vairāk ir šādi speciālisti, kas ir par dabīgo, ja, par šo te komplekso pieeju, zinoši tiešām tie, kas saprot, ja, kāda ir atšķirība, ja cilvēks lieto vai nelieto, un super, Daina, paldies tev liels! Paldies tev liels, un tā kā paldies jums, klausītāji, skatītāji, tā kā, gaidīsim arī kaut kādus jautājumus droši, un uz tikšanos citā reizē, un lai visiem jauks vakars! Tā. Atā!